Labvakar, labvakar, mīļie draugi! Tā jau gribās teikt, smaids neprojām nepazūd no lūpām, jo joprojām redzu Facebook grupā, ka jūs dalāties par emocijām, kas ir iegūtas pasākumu laikā. Protams, viens no tādiem knifiņiem bija analīze, multispektrālā ādas analīze pie eksperta Rafala Sadovska, kas ir atbraucis pie mums no Polijas speciāli, un daudziem no jums bija šī lieliskā iespēja izbaudīt tiešā un pārnestā nozīme uz savas ādas. Kas tas ir par aparātu, ko viņš dod, un kaut kādas iegūt jaunas zināšanas, pilnīgi noteikti. Un kā pirmo es šovakar aicinu Inesi padalīties ar to, ko viņa ir uzzinājusi, ko viņa ir iegūsi, varbūt kaut kādi knifiņi. Es noteikti esmu pārliecināta, ka dažiem no jums tas noderēs. Ja ne jums pašiem, tad jūsu draugiem. Inese, tev vārds lūdzu. Labvakar visiem! Es esmu Inese Lūse, un šodien pavisam nedaudz sniegšu informāciju par to, ko ieguvu no Rafala Sadovska, veikto sejas ādas diagnostiku ar ādas analizatoru. Pats pirmais, ko es vēlos visiem pateikt, ka es ļoti uzsaku Rafalu Sadovski kā ļoti profesionālu speciālistu, kurš tiešām pievēršās katrā indivīda ādas problēmām un meklēja to risinājumu. Tāpatās es pēc šīs ādas diagnostikas sapratu, ka mūsu Duolife toniks un sejas maska ir unikāli produkti, tāpēc, ka tie ir piemēroti jebkura tipa sejas ādai. Arī jūtīgai, kaut kādai kaprīzai ādai, kāda ir arī mana āda. Jo man ir sausa, jūtīga, kurai ir samērā tuvu visi asinsvadi pie ādas, un, kā teica Rafals, tad ir pat nosliece uz tādu kuperozu ādu, īpaši uz deguna un zem acīm. Un varbūt kādam vēl ir šādas problēmas, tad man ieteica kā risinājumu izmantot šo mūsu ļoti jauko sejas masku, ko likt 3 dienas pēc kārtas zem acīm un uz deguna, un pēc tam 3 dienas pēc kārtas likt serumu, kurš ir šis mūsu rozā. Eliksīra roze, ja? Eliksīra rozes Jā. serums zem acīm un uz deguna, un tā miksēt, kamēr tā, pazūd tā sausuma sajūta un āda jūtās labāk. Tāpat teica uzmanīties no abrazīvām sejas maskām, bet attiecībā uz mūsu sejas masku es viņu varu izmantot, vienīgais ne ilgāk pa 6 minūtēm, un varbūt ne tajos momentos, kad āda ir kaut kā sakairināta pēc saules vai pēc sala vai kaut kas tam līdzīgs. Saki, lūdzu, precizējuši jautājums ir runa par sejas pīlingu, ko var izmantot kā masku, vai to nakts Jā, masku? es laikam Ja? Aha, pateicos viss pīlingu kārtībā, jā. 6 minūtēm. Jā, tieši uz 6 minūtēm viņš man ieteica, ne ilgāk manā gadījumā. Jā, Jā. Vai tev noderēs šīs rekomendācijas? Es domāju gan, ka man šīs rekomendācijas ļoti noderēja. Tāpatās viņš uzteica manu izvēli to, ka es lietoju dienā lazizelu kremu un uz naktī kolagēnu kremu, ka tas ir, labi. Un manā gadījumā ieteica arī kolagēnu face platīnium serumu lietot pirms, kremu uzklāšanas. Jā. Un, protams, atgādināja, ar ko mēs daudzi bieži vien grēkojam, es tā skaitā, uzklāt sejas kremu un arī visus šos pārējos līdzekļus ne tikai uz pašas sejas, bet arī uz kaklādas un dekoltē zonas. Vai ne? Kolosāli. Paldies, paldies. Tev tiešām tādi smalki knifiņi, bet tieši tā kā tu arī pati teici, ka dažiem no mums tas var noderēt. Jo, ticiet vai nē, mēs esam individuāli, mēs esam katra atšķirīga, bet ir nianses, kas noder visiem. Pilnīgi noteikti, vai ne? Jā, es arī ceru, ka tiem, kam tāda pati āda noderēs. Jā, paldies tev, Ines, un es zinu, ka tev tā ir pirmā uzstāšanās Zooms, tāpēc arī par šo ir liels paldies par uzdrošināšanos, ja, un tev sanāca vienkārši lieliski. Paldies, ka padalījies. Paldies Un, visiem!
Paldies! Un kā nākamo es gribētu aicināt Naģieždu, kurai šīs arī ir pirmais zūms, un man ir liels prieks un gandarījums, ka cilvēks saka, jā, esmu gatava. Padalies lūdzu, kā tev gāja pie Rafala? Labvakar visiem. Ā, dzirdam, esmu labi. Dzirdam, redzam, viss ir kārtībā, jā. Mhm. Nu, ko, pirmdien, protams, kā zināms, ir grūta diena. Man tiešām liels prieks, ka var šajā vakarā parunāt par kaut ko skaistu un pozitīvu. Ā, vēlos arī pateikties jums visiem. Pirmam kārtām, protams, manai draudzenei Inesei, ka viņa man aiz rociņas atveda uz Duo Life komandu. Un es esmu pavisam nesen, tikai no novembra, un jau jūtos ļoti piederīga jums visiem, un Vai ne? pabiju jau 2 fórumos, un, protams, neesmu izņēmums, esmu lielā starojošā sajūsmā, īpaši no 15. marta fóruma. Vai tev Un, biļete jau ir uz 14. septembrī? Pajautāšu pie reizes. jā, ir, Vai ne? protams, Super. iegādāta. Tad jau tiksimies, jā. Kā tev gāja pie Rafala, saki lūdzu? Jā, esmu izmantojis šo te burvīgo iespēju iziet šo te diagnostiku šī te multispektrālā aparāta. Un, nu, pateikšu, kad nebija īpaši patīkami redzēt savas poras, kādā stāvoklī ir mana seja. Un varu pateikt, ka es noklausījos pirms manīm bija Inese. Es noklausījos, kā bija viņai pateikts. Viņa ir ilgāku laiku Duo Life un lieto kosmētiku, un viņa tika paslavēta. Kad viņa, jā, ka var redzēt, ka viņa ļoti kopjas un lieto pareizo uzturu. Tā kā, kad es apsēdos, es, protams, neko tādu nedzirdēju. Pagaidām, Kad pagaidām, es jā. esmu tikai, jā, sava ceļa sākumā. Nu, un, jā, viņš apskatījās manu ādu, un es biju pārsteigta par to, kad es, zinot to, ka es iziešu diagnostiku, es no rīta neklāju krēmu, bet vakarā biju klājusi krēmu. No rīta es noslaucīju ar micelāro ūdeni, un viņš saka, nekā nebija, tas viss vēl jums ir palicis ar visu to, kad es esmu mazgājusi, ja, un nebija klājusi citu krēmu. Un tam visam iemesls esot tas, kad neuzsūcās ne jebkāds krēms, kamēr nav izieta sejas attīrīšanas procedūra. Proti, pirms sākt efektīvu sejas kopšanu, ir nepieciešams iziet kosmetoloģisko procedūru, tādu kā hidrodermabrāzija, lai mitrinātu un attīrītu sejas ādu, un tad tikai var sākt kopt, tad tikai ir efekts. Protams, jau es esmu pierakstījusies pie kosmetologa un sagatavojusies iegādāties produkciju, ko viņš man ieteica. Jā, ko es vēl varētu pateikt, viņš man seja ir ļoti, āda ir ļoti kairināta, un viņš man pajautāja, ar ko es mazgāju seju, nu, kādā veidā es viņu mazgāju. Es pateicu, ka es paņēmu vates diskus un slauku. Vai ne? Ko viņš pateica, ko jūs? Es nezinu, varbūt jūs to visu zinājāt, bet es nezināju, ka vatas diski satur plastikātu. Un tas kairina, kad vajag tikai viegli pieskāroties ar dvielīti. Es jau nobriedusi sieviete, to nezināju, to pirmo reizi Mūžu dzīvo, mūžu mācies, vai ne? Ir tāds teiciens. Tā kā paldies Rafalam liels par šiem te par šo te atklāsmi priekš sevis. Nu, lūk, un manā gadījumā viņš ieteica no rīta attīrīt sejas ādu. Es vēl nezinu no galvas visus šos nosaukumus, bet attīrīt sejas ādu ar Pro Aloe Face Cleaning gelu. Jā. Tev noteikti ir špikeris iedot līdzi, pareizi? Jā, ir ērti, vai ne? Man tur visu sarakstīja, jā. Tad uzklāt toniku Pro Collagen Face Mist Toner. Jā. Un, nu, manā gadījumā, par cik man bija
izoperēta ļaundabīgā bazielo, karcinoma, Jā. baziloma. Mhm. Tad man pēc tā ir jāuzsmērē SPF, dienai ar SPF saturošo krēmu un vakaros 2 reizes nedēļā izvēlēties konkrētās dienas, kurās es to varēšu darīt, tad klāt masku, Pro Collagen Face Mask, Jā. un pārējos vakaros lāzizālu. Konkrētas rekomendācijas, vai ne? Konkrētas Konkrēti soļi, rekomendācijas. ko iet un ko darīt. Un arī uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir pareizo šampūnu arī lietot. Jā. It kā liekas mati, ja? Nē, tas ir svarīgi, kādu šampūnu arī tu lieto. Tieši tā. Paldies tev milzīgs, Naģežda. Paldies, ka padalījies ar tādiem knifiņiem un niansēm, un paldies tev par drosmi piedalīties Zoomā. Paldies! Un nākamo es aicinu Zaigu. Zaiga mums arī jau pieredzējis runātājs, ja? Ilgadējs kluba biedrs, un palūkšu arī tevi padalīties. Kā tad tev gāja pie Rafala? Runātājs liels, bet sen neesmu runājusi faktiski. Jā, ļoti jānopelna tās zvaigznes. Kā tev gāja? Man patīk, ka šitas viss balstījās uz zinātniskiem datiem un faktiem, kas palīdz izprast mūsu ādas stāvokli un visas tās vajadzības. Un vispārīgi, kad Naģežda teica, ko viņai tur teica, ko neteica, man bija prātā ienāca, kad Rafals paslavēja manus matus. Tur sanāca, ka mēs tur trietā, vēl tur 2 dāmas bija. Tur viņām uzrādījās blaugsnes. Es jau biju šausmās, ka tik man arī neuzrādās, man neuzrādījās. Viņām nebija manāms, bet tajā aparātā bija manāms. Un paslavēja manus matus. Es jau priecīga stāvu. Nu labi, pa to seju bija tā, kad es uzzināju, ka man āda ir nedaudz dehidrēta vaigu zonā, kas nozīmē, ka tai nepieciešams papildus mitrināšana, bet T-zonā uz pieres un uz deguna un zoda tendence taukoties. Un tas liecina, ka nepieciešams sabalansēt kaut ko. Un tāpat atklāja nelielus pigmentācijas plankumus, kas visticamāk, nezinu, kā viņi tur radušies, labi, neiegrimšu dziļumos. Un tas vēlreiz apstāsta, cik svarīgi ir lietot. Jā, man piezīmēja tulce uz tādas lapas, kur no 26 produktiem man ieteica 6, bet tagad es klausoties piefiksēju, es vispār lietoju, ja es būtu uzreiz to atpūsies, es būtu prasījusi. Man ir atķeksēts Pro Aloe Shower Gel, ja? Jā. Kā man jāliek. Bet es visu laiku lietoju to Pro Aloe Fake Cleansing Gel. Kas ar to. Face cleaning gel. Tas ir dažādi līdzekļi. Viens ir attīrošs sejai, otrs ir dušas želē. Tā kā viss ir kārtībā. Bet viņš iesaka to dušas želē, ka man to vairs nelietot. Es neatapu paprasīt, jo es tik pēc tam piefiksēju, kas tur atķeksēts. Gan jau noskaidrosim. Es biju šausmās par to savu seju, kāda man tur bija. Deguns vispār vienos punktiņos melnos, tur jau man nozīmēja procedūru. Ko mēs nezinājām iztulkot, hidrodermabrazija. Hidro es saprotu, dermo ir āda, bet kas tā brazija? Mums te bija visādi, kas iztulkos brazija, kaut kāda brāšanās, brāzma? Tu labāk lūdzu padalies ar to, ko tu vēl uzzināji. Par to dermobrāzijas procedūru es liku čatā, kur var aiziet, kur to var veikt, jā, tā kā to jau visu var noskaidrot. Bet, lai cilvēkam, kas tevi klausās, arī var saprast, kādas tādas īpašās nianses bija priekš tevis vērtīgas. Jā, deguns man bija briesmīgs, man tur jātaisa tā brāzma ir saucamā, un tas vispār viss tas pētījums liecināja par to, ka ļoti jāsabalansē, un neizmantojot to, ko es iedomājos, es viņam teicu tā, vienu krēmu pasūtu, to beidzu, es ņemu nākošo, visi jau labi. Viņš man ieteica konkrēti lazizāli, jā. Tas ir Advent Fake krēm, jā, tas ir lazizāli. Interesanti bija uzzināt arī par smalkākajām grumbiņām, kuras vēl nav redzamas, bet jau veidojas dziļākajos ādas slāņos. Paskats bija briesmīgs. Tā kā kādi briesmoņi būtu parādīti. Tas norāda, kādas novecošanās sākas agrāk nekā mēs domājam vispār. Un ka profilaktiska kopšana
ir ļoti svarīga, lai saglabātu jauneklīgu izskatu un ilgtermiņā mēs būtu svaigi. Nu tā kaut kā. Un šī pieredze mani motivēja pievērsties mērķiecīgākai ādas kopšanai, lietošu vairāk visu kaut ko viņš tur ieteica, 6 no tiem 22. Un arī, kad es biju sapratusi, ka mums nevajag to SPF krēmu, bet izrādās, ka vajag. Bet tas mūsu kompānijā nav, tas ir atsevišķi jāpērk kaut kur. Mums ir nedaudz savādāk tas viss ir, jā, bet, redziet, dažiem viņš ir ieteicis, dažiem nav. Kolosāli, es ceru, ka tev patika un ļoti noderēja. Jā, un tagad es patiešām zinu, kas vajadzīgs, un ka es baidījos smērēt tuvu acīm, ja, es biju pārpratusi, ka nedrīkst, uz plakstiņiem nedrīkst, ja, bet es arī nesmērēju te lejā, bet viņš teica, droši te var. Droši, zem acīm ādā, jā. Redzi. Jā. Tulce, tad jau nākamajā pasākumā mēs tevi nepazīsim noteikti, ja? Es nezinu. Labi, paldies tev, Zaiga, paldies par to, ka padalījies, jā, un noteikti ļoti vērtīgi arī būs kādam kaut ko uzzināt smalkāk. Paldies, un kā nākamo es aicināšu Gaidu. Gaida mums ir cilvēks ar pieredzi, un ļoti interesanti dzirdēt jūsu viedokli. Kā jums gāja pie Rafala? Sveicināti! Sveiki, sveiki! Man pie Rafala gāja ļoti interesanti. Es gāju ar tādām dalītām jūtām. Jo nevienam jau nav noslēpums, kad es Dual Life nemeklēju dēļ kosmetikas. Ja? Tās man ir pietiekami. Un tad, kad veicu šo analīzi, es sapratu, ka sejas āda man ir tīri pieņemama, jo 2 reizes viņš pārprasīja, vai man tiešām ir 70 gadu. Vai ne? Jā, un kad prasīja, kādas līdzekļus es lietoju, es, protams, atzinos, ka es lietoju arī citas kompānijas līdzekļus, bet es arī pārzinu Dual Life sejas kopšanas līdzekļus, un viņš man prasa, ko es lietoju. Un es uz to arī godīgi atbildēju. Kā lietoju es atsevišķi sev mīļus produktus, bet principā man nav tāda produkta, kuru es nebūtu no Dual Life izmēģinājusi, jo es stāstu cilvēkiem, un es nevaru stāstīt par to, ko es nepazīstu vai nekad neesmu redzējis, un nezinu pateikt, kā smaržo, garšo, kā es jūtos pie tā, uz ko viņš piecēlās un paspied man roku. Super! Super, Gaida, jā. Tas man ļoti tā aizkustināja. Es domāju, tad jau dara pareizi darbu. Vai ne? Jā, man arī ieteica, tad, kad mēs runājām, bija ļoti diezgan gara tā saruna, un es pat neteikšu, ka tas tik daudz bija tāda analīze sejas, jā, vai tāds. Mēs jau arī pasmējāmies, un es teicu, varbūt jau man tās grumbas rādās no tā, kad es esmu strauji nometusi svaru. Un šeit sākās pats interesantākais. Viņš pacēla man roku, izčamdīja līdz elkonim zem džemperīša, zem aizlīda vēl aiz apkakles. Ārumnieks, jā. Un teica, un paraudzīja šeit muskuļus. Jā. Jā, visu izčamdīja. Es jau smējos, kā kutināt. Un tātad pārgājām pie ķermeņa kopšanas. Šeit pagaidām vēl neviens nav stāstījis par ķermeņa kopšanu, un mēs pārgājām tieši par šo ķermeņa kopšanu, kas ir, acīm redzot, ieteikts, ka jālieto ir skrubis, ķermeņa skrubis 1 reizi nedēļā uz visu ķermeni. Un pēc tam kolagēna sviests. Tad vēl man ir ieteikts dzert kolagēnu un C vitamīnu no šķidrajiem produktiem. Pēc tam, cik es dzirdēju, Rafals ļoti ieteica dzert viņus vienlaicīgi.
Mums arī bija Jā, tāda jā, rekomendācija, ja? Mhm. jā, vienlaicīgi. Nu, es viņus arī tā dzeru, bet viņš teica tā turpināt, un es teicu, nu, bet ka es parasti dzeru tos 3 mēnešus, un tad man ir mēnesis pārtraukums, un tad atkal sāku. Viņš teica, nē, dzert nepārtraukti. Nu, tas varbūt nav visiem, jā. Jā. Tas varbūt nav visiem. Un vēl viņš man, kad pasmējamies par tām grumbām, viņš atvēra vēl to datorā tās attēlus un teica, jūsu vecumā vidēji ir 50, es tagad samelu, nu, teikšu mazāko 54, viņš teica, jūs varat neuztraukties, jums ir tikai 46. Bravo, bravo. Jā. Nu, cipari nemelo, vai ne? Jā. Nē, es biju apmierināta. Un vēl, kad manā gadījumā krēms ar SPF ir jālieto cauru gadu. Jā. Vai ne? Paldies, Gaida, paldies par jūsu kolosālo pieredzi. Un īpaši interesanti, jā, kad var parunāt eksperts ar ekspertu, vai ne? Jā. Paldies jums, paldies. Un kā nākamais aicinu Ingu Vinovsku. Инга, поделись, пожалуйста, как у тебя прошла консультация с Рафалом? Что ты узнала нового? Добрый вечер всем. Ну, у меня, конечно, тоже не без сюрпризов. Где-то легкий шок, где-то так порадовалась. Но для меня было вот открытие. Я пыталась, ну, поспорить. Ну, может быть, не так поспорить, как по поводу того, что мне очень сушит кожу алоэс гель для умывания. Вот, я его как бы применяла, и в конце, ну, как после того, как он спросил, конечно, чем умываетесь, вот, и я честно призналась, что я использую гидрофильное масло, он схватился за голову, ну, и сказал только алоэ гель, я говорю, ну, у меня он Сушит кожу, да? очень сушит кожу. Да. Вот, и он сказал, ну, а как вы умываетесь? Я говорю, ну, он говорит, чем что-то используете, диски? Я говорю, нет, руками, ну как, ну вот умываюсь. Он говорит, умывайтесь 2 раза дольше. То есть, да, ну то есть надо больше воды. Он сказал, что, очевидно, все-таки не смывается до конца у меня этот гель. И именно это вызывает сухость. Ну, я так, конечно, с ним согласилась. Думаю, я обязательно проверю. Да? Ну, не может быть, да. Но должна сказать, что это так и есть. Все-таки, да, когда ты умываешься дольше, больше воды, и да, и после этого тоник, и я эксперимент поставила, что я больше, ну, ничего не накладывала, умылась и тоник наш. И я долго была, ходила, и у меня как бы совсем не было сухости, вот то, что присутствовало раньше. Значит, это правильное решение. Маленький нюанс, побольше воды, чтобы смыть все это, так? Да, вот, ну, просто в 2 раза дольше умываемся. И следующий момент, что он сказал, тоже сказал про СПФ. Что если я не хочу, чтобы у меня были пятна на лице, и чтобы, потому что под кожей мелатонин все равно собирается, и чтобы не было пятен, нужно вот тоже круглый год использовать СПФ. SPF-фильтр, да? Вот это было 2 таких момента. Отлично. Спасибо, что поделилась. Un kā nākamo es aicināšu Aigu padalīties. Ļoti man interesē pašai, ko mums Aiga pateiks, kā viņai gāja. Čau! Čau, dāmas, čau! Vai jūs, dāmas, pamanījāt tās, kuras veic procedūru pie Rafala, kāda viņam pašam ir sejas āda? Vienkārši perfekti. Es skatījos un priecājos. Un tas norāda tikai to, ka cilvēks ir profesionāls savā jomā un viņam var tiešām uzticēties, jo kas gan vēl labāk par sevi parāda, kad tiešām viņš zina, par ko runā un ko stāstīs. Tā kā tas bija tāds, jā, pārsteidzoši, kad vīrietis var būt tik kopts, nu, sejā it sevišķi. Un jā, nu man tā kā ir pašā ļoti jūtīgas kuperoza, ļoti sausa ir dienas, ka pat ļoti sāpīga sejas āda, kā jau minēja pirmā šķiet Inese bija, kas stāstīja. Tā kā mums ir stipri līdzīgas tā situācija, un viņš bija ļoti pārsteigts, kad viņš pajautāja, vai, nu to manu ikdienas to ritmu, ko es no rītiem veicu. Tā kā es esmu ātra meitene,
Man viss notiek pātro. Un viņš saķēra galvu, kad es pateicu, kad es vispār nelietoju mitrinātāju. Un viņš man pilnīgi pirkstu kratīja, nu kā tā var būt. Un tā kā šis man šobrīd ir viens nu jau man ir iegājies kā ikdienā, jau kā dzīvesveids, ik pa 3 stundām. Un īstenībā pārsteidzoši, bet jā, tiešām tās sejas jūtīgums ir mazinājies. Vai ne? Un tāds viens maziņš vai ne pūtieniņš ik pēc 3 stundām, un tu jau jūties daudz labāk. Un līdz ar to, jā, arī, nu, protams, tās bildes ar to nebija baigi iepriecinošas, ka tu redzi, kas varētu būt pēc 5 gadiem, ja neko nemainīs. Tā kā tas arī liek aizdomāties un pievērsties nopietni šī lietai. Un kā jau meitenes arī minēja, bija ieteikts arī alojas šampūns un duša želeja, jo grozies kā gribi, viss iet kopā un tā kā ir komplekss pieeja un arī atbalsts no iekšpuses, arī kolagēns plus C vitamīns kopā. Tas ar man tāds jaunums, kā jau tai kolagēnā mums ir iekšā C vitamīns, bet viņš ieteica vēl tā kā papildus. Tā kā tas bija tāds jaunums arī, jā. Ko vēl, jā, galvenais tas mitrināja tais un sākumā, protams, alojas želeja sejas tīrīšanai, kā Inga minēja, arī, jā, ka jānoskalo kārtīgi, jo es arī minēju, ka man brīžiem liekas, ka man no viņas varētu, es jautāju, vai nevarētu būt alerģija. Viņš teica, kā es mazgāju arī jautāju, viņš teica, ļoti kārtīgi ir jānoskalo. Tā kā, bet man viņa tāpat patīk ļoti, un es tāpat neesmu pārtraukusi viņu lietot, tā kā cenšos, jā, vairāk to mazgāt, cītīgāk nomazgāt ar lielāku ūdens daudzumu. Un nākamais solis, jā, tad ir šitais toners un SPF. Jā, un viss būs labi, vai ne? Jā, vēl nav, bet gan jau, kad drīz būs. Tu ļoti pareizo tēmu pacēli, jo tie, kas klausījās uzmanīgi, noteikti jau ir pamanījuši, ka Rafals arī par to stāstīja, gan Piotrs Pacīga arī ir minējis par to, ka pavisam drīz, visdrīzāk septembrī Glivicē, starp citu, mēs noteikti organizēsim autobusu, ļoti iesaku padomāt, jo biļetes cena visizdevīgākā būs tikai līdz 31. martam. Šobrīd biļete maksā tikai 62 eiro. Jā, tā kā te tāda reklāma starp rindām, bet tas ir viens no punktiem, par ko es noteikti gribēju runāt, un noteikti aicināt braukt līdzi, ja? Jo tad mēs uzzināsim par tiem jauniem produktiem, un es esmu absolūti pārliecināta, ka tie būs atkal lieliski. Jūs dzirdējat noteikti, ka Piotrs pieminēja, ka tie ir patentēti uz 10 gadiem. Tas nozīmē, ka neviena cita kompānija šādus produktus nevarēs ražot, jo patents būs dolai. Paldies tev, Aiga, paldies, mīļš, un es gribētu aicināt arī Ingu Arumu padalīties, kā tad viņai ir gāja, kas tad jauns un vērtīgs bija priekš tevis, Inga? Jā, labvakar visiem. Man bija tas gods būt arī šovakar, laikam es esmu viena no pēdējām, kas runā, cik es saprotu, bet arī šī diagnostika man bija, es biju pēdējais klients Rafalam, un tas notika diezgan netik ilgi kā dažām labām citām dāmām, un es jau domāju, ka ar manu seju 100% viss ir kārtībā, bet izrādās, ka man seja ļoti jūtīga, un arī tāpat man bija iepriekš no alojas gēla bija sausums, un es nelietoju, man liekas, gadus 2 alojas gēlu, un teicu, nekad. Un jā, Rafals man pārliecināja, un es esmu jau, var teikt, tagad saņēmu savu sūtījumu, un jau nedēļu lietoju alojas gēlu, un tiešām tā kā viņš ieteica, jā, ļoti mazu daudzumu uz rokām un saziepēt un notīrīt sejas ādu un kārtīgi noskalot. Kur tas knivs bija, ja? Kad drusciņi paliek uz tās sejas un sāk vilkt, ja? Jā, un viens no knifiem, ko varbūt neviena no mūsu meitenēm nepieminēja, ir tas, kā mēs mazgājam matus vispār. Jo tas viss ādas jūtīgums uzrādās arī tieši tāpēc, ka mēs mazgājam matus pāri uz priekšu un un tas ietekmē. Tāpēc, diemžēl, mums jāmazgā mati atpakaļ un dušā vai nu pie friziera, ja? Tā kā daram tā, lai šampūns tiešām to profesionāli ieteikumi. Kurš tad cits kā ne tu, kā profesionāls frizieris varētu šitā niansi izcelt? Paldies!
Jā, kas tev Jā. vēl bija vērtīgs? Jā, vēl bija vērtīgs tas, protams, ka noteikti ir jālieto SPF visu cauru gadu. Es ļoti gaidu to brīdi, kad Dolaifam būs SPF filtrs, kuru mēs varēsim droši lietot bez kaut kādiem blakus sastāviem, kas nav veselīgi ādai. Un, jā, tas man deva vēlreiz pārliecību, ka Dolaifa kosmētika patiešām ir brīnišķīga, augstvērtīga, labas kvalitātes. Bet viens no lielākajiem ieguviem, ko es varu pateikt, bija tas, ka mans vīrs beidzot sadzirdēja, ka ir jākop sejas āda arī vīrietim, atbilstoši pēc protokola. Tā. Jo cik es kā speciālists centos, es visādi viņa stāstas ir jādara. Nu, kurš tā vīrietis ies ņemties tur ar pudelīti vienu tādu, otru tādu? Kurš tā vīrietis ies sievu klausīt, vai ne? Jā, bet šeit sadzirdot no vīrieša, no speciālista, jā, mans vīrs priecīgs lieto arī šo te aloes gēlu, ko ieteica. Azizalu krēmu, ko ieteica Rafals, un šo pašu toniku arī lieto darba laikā, to toniku, jā, nu, man apņemšanās arī ir darbā vairākas reizes dienā, man ir galvenais jāatcerās, ka man jāatrod laiks sev vairākas reizes dienā šo te toniku uzpūst uz sejas ādas, jo šīs toniks ir lielisks arī uz make-up un nav jābaidās, un tas iedod tādu mirdzumu ādai, ka vienkārši prieka. Paldies tev, Inga, jā, un pa vīru īpaši, jā, tieši tā kā tu saki, mēs varam teikt vai neteikt, bet atnāk eksperts un pasaka īpaši vīrietis vīrietim, jā, tā kā padomā arī pa saviem mīļajiem, pa saviem vīriem, draugiem, dēliem galu galā, jo vecumu mums ir ļoti dažādi, kluba biedri mums arī ļoti dažādi. Paldies! Es gribētu teikt šajā vakarā burvīgai paldies visiem spīkeriem, paldies tiem, kas arī pirmo reizi. Es zinu, ka tas nav viegli sākumā, bet ticiet man, ar katru reizi vieglāk un vieglāk. Ja? Un noteikti padomājam par Glivicas braucienu, jo es esmu absolūti pārliecināta, ka tas atkal būs viens kolosāls brauciens mums visiem. Paldies! Un tiekamies nākamnedēļ. Atkal būs ļoti interesanta tēma. Tiekamies un lai jums visiem burvīgs vakars! Atā!